Sveiciens visiem! Šodien es jūs gribu iepazīstināt nedaudz detalizētāk ar jauno 505. Zaueri. Pastāstīšu par visām tām īpašībām un parādīšu, kas patiešām padara šo ieroci izcilu. Pirmais, ko es vēlos uzsvērt, ir tas, ka, un kā saka pats ieroču ražotājs, tad 505. Zauers tā nav revolūcija, bet tā ir revolūcija. Tātad ražotājs ir apkopojis no visiem pasaules medniekiem, kā teikt, ieteikumus, uzlabojumus, un šajā ierocī te mēs viņus visus redzēsim. Ar ko tad šis ierocis ir izcils? Protams, kad izcils ir ar to, ka viņam ir pasaulē slidīgākais aizslēgts. Nu jā, kā tad ražotājs to ir panācis? Šeit ir tādas divas būtiskas tehniskas nianses. Pirmā ir tā, ka kārbi ir ražota no tērauda, un otra nianse ir tā, ka tātad pats aizslēgs ir no viengabala metāla. Kā rezultātā tad attiecīgi arī pie ļoti rūpīgas apstrādes ir panākts šīs te slīdīgums. Nākamā būtiskā lieta ir tā, ka uz kārbes ir paredzēta vieta ātri noņemamiem kronšteiniem. Šeit ražotājs garantē tātad absolūtu precizitāti, noņemot, uzliekot, mēs vienmēr būsim nulles punktā. Ierocis pēc savas būtības ir modulārs. Tas nozīmē, ka viņam ir paredzēts arī mainīt stobrus. Un tūlīt es jums to nodemonstrēšu. Tas darās pavisam vienkārši. Tātad viens instruments, kurš visu laiku ir pie ieroča, kur mēs stiprinām siksnu. Tātad tas arī būs instruments, ar ko mēs izjauksim ieroci. Piešam maļā. Un tātad šeit ir tātad 3 skrūves. Atskrūvējot šīs 3 skrūves, mēs nomainām stobru. Vēl nākamā forša lieta ir tā, ka ierocim ir paredzēts regulēt nospiedienu. Tātad ir 4 dažādas pakāpes. Smagākā ir 250 grami, nākamā ir kilograms, 750 grami un 350 grami. Pašu nospiedienu mēs regulējam ar šo te pašu instrumentu, un tas darās pavisam vienkārši. Tātad šeit ir klikšķīši, kur attiecīgi ir atzīmētas šīs 4 pozīcijas. Tā, tagad mēs viņu saliksim atpakaļ. Pievilcienu tā esam pavisam maigi, tik cik pirkstu spēks. Un tad saliekam viņu atpakaļ smuki. Pieskaramies pašu stobra tēmai. Standarta kalibriem stobra garums ir 51 cm, attiecīgi magnum kalibriem ir 62. Un abos divos gadījumos ir iespējamas papildus opcijas. Tātad standarta stobra gadījumā ir iespējams piepasūtīt garāku, kas būs 56 cm un attiecīgi saīsinātās versijas. Un tieši tas pats arī ar magnum kalibriem. Aptveres. Pati aptvere šeit arī ir 2 opcijas. Standarta variantā tātad ir no polimēra, un attiecīgi kā papildus opcija ir no vieglmetāla. Šeit arī pie aptverēm gribu jums parādīt, kas ir būtiski, ir arī tāda opcija, tā saucamais loks, kas nobloķē šo te aptveres pogu, vai gadījumā netīšām kaut kur pa mežu brienot, jūs nepazaudējat aptveri. No stobriem pārējiem atpakaļ pie aizslēgas sistēmas, un, kā jau minēju, tad aizslēgas ir manuāls darbības. Un
kas šeit būtiski, ko vēlos uzsvērt, ir drošinātājs. Šajā gadījumā drošinātājs ir uztaisīts ļoti kluss, var ļoti klusi nodrošināt un tikpat klusi arī var atdrošināt. Un kas vēl ir būtiski, tajā brīdī, kad ierocis ir ieplecotā stāvoklī, tad šīs te kustības nodrošināt, atdrošināt arī ļoti ērti un viegli. Pie pašiem izpildījumiem un attiecīgi pie laidēm šobrīd ir 3 versijas. Tātad ir koka versija, attiecīgi polimērs un karbons. Polimēra un karbona gadījumā tātad ir atkal 2 varianti. Tātad saucamais tamhole, jeb pistoles tipa rokturs. Un attiecīgi šajās versijās, kas ir karbonā un kas ir polimērā, tātad arī ir pieejamas klasiskās laides. Synchro tipa laidēm arī ir tāda opcija, kad ir regulējums šis te vaidziņš, un tas arī darās pavisam vienkārši. Tātad šeit ar šo te pašu slēdzīti, ko jau iepriekš bija pieminējis, maģiskā atslēdziņa, tātad paskrūvējam un attiecīgi mēs varam ieregulēt sev nepieciešamo augstumu. Runājot par kalibriem, šobrīd ir jau diezgan plašs piedāvājums. Standarta kalibru grupā ir pieejami sākot no 243. Winchestera un beidzot ar 9,3 x 62. Magnum kalibru grupā ir pašlaik 3 dažādi kalibri pieejami, tātad 7 mm Remington Magnum, 300. Winchesters Magnums un 270. VSM. Un attiecīgi mini kalibru grupā ir šobrīd 2, tātad ir 222. Remingtons un 223. Remingtons. Ja mēs runājam par kalibriem, tad ir vērts arī pieminēt aptveres ietilpību. Attiecīgi standarta kalibriem aptver nāk ar 3 patronu ietilpību, un attiecīgi magnum kalibriem ir 2 patronu ietilpības. Kā papildus opcija ir pieejama arī nedaudz ietilpīgāka aptvere, un gan magnumu, gan standarta kalibru grupām ir pieejams aptvers ar 5 patronu ietilpību. Tātad attiecīgi tas tad izskatīsies šādi. Nu jā, un tagad jau laikam pats būtiskākais jautājums, kāda tad ir cena šādam premium klases ierocim. Un šeit es gribētu teikt, ka šī cena ir ļoti pievilcīga, jo bāzes modelim cenas sākās no 3200 eiro. Spriežat paši. Visi 505. Zauer modeļi ir apskatāmi mūsu mājaslapā, bet vislabāk mēs jūs gaidīsim ciemos, lai to var izdarīt klātienē.